Tagad mēs braucam ar traktoru. No Rajats pīvenīcas tikko iedzēra ar Zdenko un kāds bija vēl šīm, ja? Savaļubu. Iedzēram Zoran. Jā, Zoran un Stanko. Šausmīgi labu raki un šausmīgi sarkanu vīnu biezu kā vērš asinis, kuru pārdot pulē pat 2 eiro. Iedomājieties, tas ir traki. Vajag, nezinu, 50 eiro pārdot, man liekas, tādu vīnu. Braucam tagad traktoru meklēt man nakts mājas. Tā viņi man meklēs. Jo domātās nakts mājas te augšā vīndarītavās saimnieks nav. Un uz vietas, bet tā ieļ ar viņiem speķi, lokus, papļāpājas. Tagad mēs ar pukšķīti pukstinamies no kalnu lejā. Oi, tas būs piedzīvojums veči. Tas tik būs. Jāņem noško reportāžu. Da. Reportāžu. Da. Pukšķinamies. Jā, tā ir Serbija. Serbija rullē. Serbija. Zdenko. Zdenko. Mans draugs Zdenko. Paldies večiem. Tas tik ir muzejs te. Par 1600 eiro var nopirkt vienu pīvenicu. Apmēram. Summa. Nē, normāli. Jā. Oi, žēl, ka ir nakts un tumšs un nevar nofilmēt jums neko. Bet es rītā uzkāpšu atpakaļ. Sabjodējuši vietas un UTT. 2 eiro, tik šausmīgi labs vīns, par rakiju nerunājot. Ārprāts. Yeah. Serpentīni, kalni. Serbijā. Gaiķis dzer vīnu Serbijā. Rajacā. Rajats. Serbija Rajats.